Sveiki! Kā viena no austrumu gudrībām lēš, kā koks noveco no saknēm, tā cilvēks noveco no savām pēdām. Pēdās ir atspoguļot viss organisma karte, un viņas var pastāstīt daudz ko par jūsu veselības stāvokli. Šodien es jums pastāstīšu 3 punktus uz pēdām, kā uz viņiem iedarboties un kā nodiagnosticēt, kas šobrīd notiek jūsu organismā. Un iedarboties uz viņiem, jūs varat uzlabot savu pašsajūtu un veselību. Tad ķersimies šo 3 punktu aplūkošanai. Pirmais no tiem punktiem ir aknas enerģētiskā kanāla 3. punkts. Tas atrodas šeit starp īkšķi un otro pirkstu, brauc starp kauliem, neaiziet līdz pacēlumam, kur man ir atzīmēts. Jūs varat viņu iztestēt un masēt ar pirkstu vai paņemt kādu papildus rīku. Man, piemēram, ir šāda karotes uzgals, kas ļoti labi var iegremdēties. Pašu punktu mēs varam masēt vai nu apļojot, vai nu spiežot kā zvana durvju pogu. Un jūs varat paskatīties, kāds jums sajūtas ir šajos punktos abās pēdās. Ja jums šis punkts ir jūtīgs un sāpīgs, tas var stāstīt par to, ka aknu meridiānā ir sastrēgusi enerģija. Un masēt šo punktu jūs varat viņu atbrīvot, kā arī strādāt emocionālā plānā ar dusmām, neiecietību, plānu un ideju realizāciju trūkumu. Tāpēc 2-3 minūtes katrai pēdai katru dienu, un jūs varat pavērot, kā mainās jūsu sajūta. Šis punkts arī ļoti labi strādā, ja jums ir redzes problēmas, jo aknu loks, jeb akna sevi izpauž caur acīm. Un izmantojot vienu no galvenajiem punktiem, jūs varat uzlabot savu pašsajūtu gan pašā aknā, gan jūsu redzē, gan noskaņojumā. Nākamais punkts, aplūkosim viņu, ir nieru kanāla 3. punkts. Un atrodas viņš šeit. Atrodat savu potīti, no potītes augstākā punkta brauciet uz ahilei cīpslu, neaiziet līdz viņam, varat sataustīt šādā kniebjošajā kustībā visplānāko vietu, kuri man ir atzīmēts. Un šādā veidā, kā es jums tagad rādu, tādā veidā jūs iedarboties uz šo punktu arī tāpat 2-3 minūtes un pavērojiet savas sajūtas te, kā jums ir. Un uz abām pēdām tas attiecās vienādi. Un šis punkts jums var pastāstīt arī daudz ko par jūsu enerģētisko, teiksim, baterijas stāvokli. Jo, kā zināms, nieru kanāls un nieru orgāns no tradicionālās ķīnas medicīnas ir uzskats, ka tā ir dzīvības enerģijas saturēšanas stacija. Ja? Un ja jums ir nogurums, ja jums ir, teiksim, šķidruma apmaiņa problēmas, kā tūska, tad šis punkts arī ļoti labi var palīdzēt pie šiem izpausmēm, kā arī darbam ar bailēm, ar fobijām, ar nedrošību. Tā kā pamēģiniet šo punktu arī pastrādāt. Un 3. punkts, viens no ļoti plaši pielietojumiem gan pēdu masāžā, gan akupresūras praksēs ir liesas un aizkuņa dziedzera 6. punkts. Un atrodas tas uzliekot uz potītes augstākā punkta savus 4 pirkstus, un tur, kur beidzās jūsu 4. pirkstiņš, tieši aiz kauliņa, kur man ir atzīmēts 6. punkts. Un šeit jūs arī tāpat ar vai nu spiedošām vai rotējošām kustībām varat uz šo punktu iedarboties 2-3 minūtes. Un abām pēdām arī tas ir simetriski. Tātad uz otras pēdas mēs daram to pašu precīzi, jo punkti ir simetriski. Un šo punktu arī ļoti plaši var izmantot pie dažādām gremošanas problēmām, jo liesa ir viena no svarīgākajiem orgāniem, kurš, kā no ķīnas medicīnas skatījuma, atdala
tīro enerģiju no pārējās materiālās substances, kas mums izvadās no ķermeņa. Un attiecīgi mēs varam stiprināt liesas un aizkuņa dziedzera cī, jeb enerģiju, un tādējādi uzlabot savu gremošanu. Un vēl šis orgāns var stabilizēt jūsu domu plūsmu, jo šis ir orgāns, kas atbild par domāšanu un darīšanu. Tā kā mums dažreiz ir tā, ka mēs pa daudz varbūt domājam un nesamērīgi daram un atpūšamies, tad tas enerģētiskais kanāls var ļoti ciest. Un vēl šis punkts ir svarīgs ar to, ka tas ir krustojums visiem 3 orgāniem un enerģētiskiem kanāliem, ko es šodien jums minēju. Tātad tā ir akna, tās ir nieres un tā ir liesa. Tas ir visu matērijas, sievišķās substances kanālu krustojums. Un masējot tos, jums uzlabosies enerģijas plūsma attiecīgajos kanālos, un tas tālāk dos labu pašsajūtu pārējos organiskajos procesos. Uzmanībai lūdzu, ka šo tieši 6. punktu, liesas punktu, nemasēt lūdzu grūtniecības laikā. Izmasēt šos 3 punktus, lūdzu padalieties komentāros ar savām sajūtām. Varbūt radīsies arī kādi jautājumi. Un, ja vēlaties iedziļināties pēdu masāžas un lasīšanas mākslā, varat droši uzrunāt mani par apmācības iespēju.